labdien, mīļie skatītāji un klausītāji! Šodien mēs, projekta Redzēt ar sirdi komanda, piedāvāsim paklausīties stāstus par un ap projektu dalību. Šeit mums ir pirmie 3 dalībnieki, vai jūs varētu lūdzu ar sevi iepazīstināt? Jā, esmu skolotāja Dace un esmu šī projekta koordinātore. Esmu Ralfs un esmu šī projekta lietvedis. Esmu Elza un es daru kaut ko no visa. Labi. Nav specifisku lomu. Ķersimies pie pirmā jautājuma. Vai jūs varētu pastāstīt, kā radās projekta ideja un kā vispār tapa projekts? Droši vien Elziņa sāc. Projekta koncepta iesākumi meklējam jau 23. gada februārī, kad bijām projektu rakstīšanas mācībās Priekaļos un tad sēsīs. Tur uzrunājām par visa veida Erasmus projektiem, bet mums tieši tie vēlamie un par ko mums vairāk stāstīja bija līdzdalības projekti, kuriem ir vairākas tās Eiropas vērtības, bet mums tuvākās tieši šim projektam bija pilsoniskā līdzdalība laikam, iekļaušana, dažādība un apmēram tas arī viss. Jā. Jo sākotnējā ideja bija, es nekļūdos, tad bija, man liekas, par siltumnīcu, vai ne? Jā, tur vispār bija sākotnēja ideja tāda, par cik mums skolā diezgan liela zaļa teritorija, tad mēs domājam, ka vajag kaut kādu āra klasi, bet jau tad mazliet tāda ietīgļa bija, ka varētu kaut kādus augus audzēt, tur taustīt, pasmaržot arī ar cietu acīm un kaut kādas tādas klases, kad iepazīt pasauli arī šādi. Un no tā mēs nejauši kaut kā nokļuvām to, ka taču Strazdumuļu skola ir tepat pāri ielai, un ka mēs varētu izdomāt kaut kā šādi iepazīt šos jauniešus tuvāk un saprast viņu ikdienu. Tā ideja kaut kā attīstījās, jā. Jo mēs tagad sākām padomāt, mēs ļoti daudz ko mazam, ka mums skola atrodas ļoti tuvu, dažus metrus attālumā, bet mēs zinām ļoti maz tieši par Strazdumuļu skolu, kas atrodas mums tieši blakus. Jā, un īpaši man liekas par vajadzīgu, neredzīgu jauniešu ikdienu, ka mums droši vien ir kaut kādi mūsu stereotipi un priekšstati, bet ka mēs nezinājām tādās niansēs kaut ko, un līdz ar to likās, ka šis būs interesanti. Un, protams, ka tas, tā kā Elsa teica, atbild arī tām Eiropas vērtībām un projekta visiem parametriem, līdz ar to tā kā palikām pie šīs idejas. Labi. Un, ja sākumā bijāt tikai 3, tad kā notika pārējo dalībnieku atlase? Kā jūs izvēlējāties citus, kas piedalījās? Man liekas, ka mums tas bija jāizdara jau procesā, apmēram rakstīšanas procesā. Jā, tādīs mācībās mums lika padomāt par to, kas tad, kur būs tie jaunieši, kas varēs ar mums kopā sadarboties. Un tad mēs tā, man liekas, katrs domāja par saviem klases biedriem, par saviem jau tādiem iepazītiem dažādiem un tad cilvēki, kas gribētu arī darboties un kuriem, piemēram, viens no mūsu kolēģiem ir Rinalds, kurš tieši vairāk nodarbojas ar dizainu. Jā, katram tādas, iespējams, mēs apzinājām caur viņu jau esošām prasmēm, ievērotām prasmēm, un līdz ar to tādā veidā arī atlasījām. Protams, ka mēs uzrunājām jauniešus dzīvē, vai viņš vispār to vēlas, bet mums neviens neatteica, visi mūsu uzrunātie piekrita, visi vēlējās sadarboties un darboties, un līdz ar to tas arī bija tāds liels veiksmes stāsts, ka nebija jāmeklē nekur dalībnieki, viņi tie, kurus mēs bijām iedomājušies, kā labus esam foršus cilvēkus un ar attiecīgām foršām prasmēm jau, un tikai, ka var attīstīt vēl kaut ko un kaut ko iegūt interesantu. Tā kā jau bija sākumā doma, ko jums vajag komandā, un tad vienkārši tika piemeklēti cilvēki pēc jau zināmiem kritērijiem. Jā, un viņi bija visi ļoti jauki, un visi pretīm nākoši un iesaistījās. Jā, tā kā. Vai projektu sākumā radās kādi sarežģījumi vai problēmas ar finansējumu un to plānošanu? Es teiktu, visstrakākais bija, kas bija paša, kad mēs sākām 1. septembrī, kur bija mums oficiāli ierakstīts mūsu sākuma punkts, kur mēs darbošanās, un mums tehniski jau bija nauda jau rezervēta, bet mēs pie viņas nevarējām piekļūt, tāpēc, ka bija problēmas ar to pašvaldības kodu. Jā, izrādās, ka patiesībā pašvaldībā ir liels ritenis, kamēr tu nokļūsti līdz tam, kad tavu projektu apstiprina,
Droši vien, ka arī tāpēc, ka es pirmo reizi tādā projektā iesaistījos un jaunieši arī to nebija darījuši, tad mēs tur tā kā mazliet ar kaut kādām nobīdēm to, bet paveicām, un līdz ar to kaut kāda pasākuma mazliet pa kaut kādu brīdi nobīdās, bet viss patiesībā arī tādu savu gaitu, kā mēs bijām paredzējuši tur tālajā februārī uzrakstot projektu kopā vairāk ar Elzu un Ralfu, jā. Un vēl mums mazliet bija arī Samanta sākumā, kur mēs droši vien kādā sarunas epizodē paaicināsim. Nu, brīnišķīgi. Tad tālāk mēs jau varētu saukt nākamos dalībniekus. Jā. Tā, un tagad mēs esam pie galdiņiem ar citām projektu pārstāvēm. Jūs esat? Paula un Evija. Meitenes, kādas ir jūsu lomas šajā projektā? Es šeit esmu kā fotogrāfs. Tas ir mans galvenais darbs. Visos pasākumos esmu tā, kas stāv ar kameru un tiešām visus fotografē. Arī visos, kā sauktajos mēģinājumos vai arī tiešām savākšanās, tādos tā kā pulciņos arī visu vienmēr fotografēju. Jā, tas ir mans galvenais darbs šajā. Kā tas noris? Ir grūti, viegli? Tiešām nav nekas grūts. Es tiku piestādīts kā fotogrāfs, tāpēc, ka man ir laba kamera, pārsvarā tāpēc. Es nebiju īpaši attīstījusi savu fotografēšanas prasmi pirms tam, tāpēc šis projekts tiešām man palīdzēja vairāk saprast, kā tiešām darboties ar kameru, ko darīt, ko nedarīt, un attīstīja arī fotografēšanas prasmi, ja tā varētu teikt. Tagad no štā projekta toreiz portfolio sev veidot un pieteikties kaut kāds pasākums. Profesionāls fotogrāfs. Un Evija? Jā, vispār sākumā bija plānots, ka es būšu viens no projekta arī grafiskiem dizaineriem, taču tā loma pārgāja tā kā otrajā plānā, un tagad es vairāk daru tā kā, visa padrusciņai, principā. Tas pats sagatavošanās kaut kādiem pasākumiem, tur biju klātesoši, teiksim tā. Bet nav konkrētas vienas lomas. Jā, nav viss padrusciņai. Un ko tas visvairāk iegūst no tā visa? Tagad uz to brīdi grūti teikt, grūti atskatīties un saprast tieši tā kā... Vai ir jau cits redzējums uz dzīvi? Uz dzīvi, pilnīgi. Es domāju, ka jā. Ir arī pieredzes, ka, piemēram, bija tāda Apeirona veidota konference tieši cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm. Nevis konkrēti tikai redzes invaliditāte, bet vispārīgi, uz ko es arī biju. Kas ir, piemēram, tā ir tāda lieta, uz kuras nekad nebūtu domājis, ka es vispār iet uz tādu konferenci, bet caur šo projektu man arī radās tāda sava veida interese par visām tām lietām. Un tad, jā. Brīnišķīgi, tad jau nākotnē tu varēsi kļūt par optometristu. Jā, protams. Vai jūs varētu pastāstīt, kā noritēja sagatavošanās priekš saliedēšanās pasākumiem? Kopumā diezgan labi, ja tādos īsos vārdos. Bet arī, es domāju, varētu teikt haotiski. Mēs visu to procesu, tā kā... Principā mēs uzzinājām visu to, ko mēs gribam darīt, tā kā... Atvainojiet par anglicismu, tā kā as we go. Ceļā. Jā, tad ceļā. Vai radās kādi sarežģījumi, neparedzēti izdevumi? Man šķiet vissarežģītākais šajā visā bija savākt tiešām visu komandu kopā un norganizēt konkrētu dienu, kad mēs ko darām. Jo dažās dienās tiek kādi 3 cilvēki, dažās tiek 4, un mēs nekad nebijām visi. Man šķiet tas bija visgrūtākais tiešām savākties visiem un tiešām darīt. Jā. Labi. Vai visi saliedēšanās pasākumi noritēja tieši kā bija domās? Tagad Vietnamas flashback uz to skoču. Tur bija interesants incidents. Labi. Kas notika ar Vietnamas skoču? Tad viens no mūsu tādiem, kā pareizāk pateikt, viena no aktivitātēm, laikam, bija tāds labirints, kur tad mēs... Uzlikām skoču uz grīdas. Jā, tad uz grīdas bija uzlīmēts labirints, kuram tad viens cilvēks, bija komandas pa pāriem, viens cilvēks ar acīm ciet, vai arī vienkārši tā kā bija tie, kā viņas pareizi sauc, maskas, jā, tā kā tie simulātori vēl. Tad vienam cilvēkam bija uzlikts tas, un tad otrs cilvēks stāstīja, kā, kur griezties, kur iet, un tur solis uz priekšu, solis pa labi, kaut kā tā vienkārši aiziet cauri. Jā, aiziet cauri labirintam, principā. Un interesanta situācija, mēs nezinājām, ka šis skočs atstās tādu nepatīkamu sarkanu, jo pats skočs bija sarkans. Koši sarkans, lai tādu līniju nedalīja. Kādā krāsā bija grīda?
Zaļa gaisa. Zaļa. Ka tam vēl tik labi var redzēt. Un mēs nezinājām šo interesanto faktu. Mēs līmējām daudz tur paliek tā, ka sarkanā krāsa, mēs viņu nevarējām dabūt. Bet tas bija tā kā tas lielākais negatīvs. Vispārējais bija daudz maz. Jā, jo pārējais noritēja ļoti, ļoti mierīgi. Mēs pat bijām, es atceros, mēs vēl runājām pēc visas tās dienas, pēc tās lietēšanās pasākuma. Mēs runājam par to, ka īstenībā negaidīti tā kā gludi tas viss noritēja. Visiem tur bija tāds prieks sastrādāties, visi bija tiešām priecīgi par to, ka viņi iesaistās, cilvēki tur runāja savā starpā. Mums jau šķita, ka bija, ka būs tā, ka mēs tur visi ienāksim tajā zālē, un tad tā kā tas ļoti neveikla mūsēji iesnāk tie Juglas skolēni būs tā kā vienā zāles galā, un tad Strasdmuižu skolēni būs otrā zāles galā, un mēs tur vispār neviens nevienu nerunās, visi tur pie sevis, bet nē, īstenībā bija ļoti, ļoti forši. Kādas bija tās tīrās tās emocijas pēc pasākuma? Gandarījums gan jau vislielākais. Bija tiešām patīkama sajūta, ka mēs tiešām spējām saliedēties un nebija tā, ka mēs sēdējām katrs savā stūrī un neko nedarījām. Bija patīkami, vai jūs zināt, kā arī viņi jutās pēc tā jūsu apmeklējuma? Kad mēs viņam jautājām beigās, bija tāds tā kā aplis, kur mēs visi apsēdāmies un mēs stāstījām, kas mums patika, kas mums nepatika, ko uzlabot, ko atstāt. Un viņi pārstāties to, ka viņam tiešām patika šāda veida pasākums, viņi tiešām saliedējās un pārsvarā viņi bija priecīgi par šādu iespēju. Brīnišķīgi. Tā, paldies jums, meitenes. Sāksim jau nākošos. Tagad mēs turpināsim parunājot par projekta dizainu un logo. Tāpēc mums ir pieaicināta tā pati Evija un viens jauns dalībnieks. Jā, man sauc Renāts. Esmu vairākumā šeit darot grafisko dizainu un vizuālās lietas. Kā tu nonāci šajā projektā? Kā es nonācu šajā projektā? Vairāk es pats gribēju piedalīties kaut kur, vienkārši kaut kur, jā. Man uzaicināja mans draugs Ralfs, un, tā vienkārši tā parādījos. Brīnišķīgi. Tad ķersimies vairs pie rāviena. Kā tapa logo projektam Redzēt ar sirdi? Iesākot, vajadzēja izdomāt pašu formu. Protams, Redzēt ar sirdi man saistās ar, aci, jā. Tāpēc logotipa forma ir izveidota acis formā, apaļa, jā. Galvenokārt formu izdomāt nebija tik grūti, bet viss, kas ir iekšā tajā formā, bija daudz sarežģītāk. Jā, vēl varētu iemontēt video klipā, tagad parādīt, kā izstās pats logo un krāsu paletē. Tur es biju nedaudz atbildīga, jā. Es pat neatceros, no kurienes parādījās šīs krāsas. Tas tagad man tik grūti atcerēties. Es atceros, ka es baigi par to domāju, par to krāsu paleti, lai tur viss ir kontrastaini, lai mums ir gan gaišas krāsas, gan tādas spilgtākas un tā. Bet principā, jā, logo dizainā arī, Rinalds veidojot, tad zīmējot to logo, mums tāda nedaudz tās kopdarbs sanāca tieši tajā jomā, ka, ja es pareizi atceros, bija tā, ka zīmējot, man ik brīdim atsūta, vai šitā, jā, sure. Jā, tāds atsauc. Un tad arī, tas interesantais moments, kas man vislabāk patika, mums, pirms mēs vēl reāli visam sākām ķerties klāt, tad, kad mēs tieši veidojām to logo dizainu, mums tāds projekta grupčats ir, un tur mēs sametām idejas par to, kāds varētu būt šis projekta logotips, un man šķiet vispār visiem kolektīvs tāds eureka moments bija tad, kad mēs izdomājām, ka projekta logo būs tieši kā mini atsaucīta uz šo braila rakstu. Projekta logotipā ir tādas 3 rindas ar tiem punktiņiem, un tad ņemot vērā to, ka braila rakstam arī tieši ir 3 rindas, un tad punktiņas liek 2 kolonnās, un tad, ja es nemaldos, pašā projekta logo arī ir rakstīts Redzēt ar sirdi, jā? Jā, brailrakstā tur ir rakstīts Redzēt ar sirdi. Un kas bija tie lielākie sarežģījumi? Lielākie sarežģījumi. Noteikti tā visa iesākums, paša oriģināla ideja bija visgrūtākā, jo pēc tam, ka ideja ir formulējusies galvā, tad jau arī visu var kārtīgi izdarīt, bet tā paša sākuma ideja, paša koncepcija, tas noteikti ir visgrūtākais, man personīgi. Skaties to balto lapu. Jā. Kur sākt vispār, ko darīt? Un cik kopā daudz laika paņēma no paša sākuma, ka ir ideja, tad ir dizains un tad vēl pat balsojums. Cik ilgi
līdz projektām bija gatavs logo? Tas ir grūts jautājums. Tas ir Mēs baigi nemērījām īstenībā. Es ceros, bija pāris dienas, pirms es dabūju to visu oriģinālo pāris logotipu. Nu jā, tur tā tieši sākotnējā domāšana vispār, kāds mums būs, tas uz kuru pusi vispār virzīt to logo, jo tur bija ļoti daudz prototipi. Tas pats pirmsākums tieši vilkās visi ilgāk. Jā. Un... jā, tad, kad mēs jau bijām izdomājuši, ka tur būs tā mini atsaucīta uz Braila rakstu, tad tas viss tā kā raitāk aizgāja, krāsas jau bija, man liekas, pats pēdējais moments vispār. Jā, tieši tā. Nu, tad kopā tā bija kaut kāda nedēļa, Nu, divas. aptuveni, nedēļa, divas, jā, tieši tā. Brīnišķīgi. Tas par dizainu ir viss? Vai ir vēl kāda lieta, ko jūs vēlaties piebilst? Man liekas, jā. Principā vēl tur varētu piemest tā, ka Instagram posts, apcīt projektam ir arī Instagram profils, kur var piesakot, un tur mēs tad arī, tur pieejams visas bildes un tā. Ja arī tu esi darboties vēlošs jaunietis, tad tu vari sekot līdz mūsu projektam un ieraudzīt pasauli citādāk. Jā, mums ir redzēt ar sirdi Instagram profils. Jā, tur ir attēli no visām mūsu gan tikšanām, tikšanās reizēm, piemēram, ar skolotāju Argitu Kučāni, Jaukuriņu. Tad gan visas sagatavošanās, tad visām aktivitātēm Staroju Uglē un vēl visam. Jā, visu to tur var redzēt. Un tad visos šajos te projekta postos, publikācijās ir tad pirmais tāds titulslaids, kur ir paskaidrots vispār, tad, ko jūs tūlīt redzēsiet. Un to daļu arī es veidoju, bet tas principā mana projekta grafiskā dizainera karjerā bija viss. Tāpēc, ka tad sākās vēl visādas citas lietas, un tad to dizaineru lomu es nedaudz atmetu malā, un tad, tad tiešām novēlēju pilnīgi Rinaldam, un tad, jā. Tā kā, ja ir interesi vairāk uzzināt par projektu, tad Instagrams būtu tā vieta, kas jāapmeklē. Tur mēs primāri visu liekam. Ok. Labi, es domāju, ka ar to tad arī pietiks, un sauksim arī nākošos dalībniekus. Tātad, un tagad mēs turpināsim jau ar diviem nākamajiem dalībniekiem. Vai jūs varētu ar sevi iepazīstināt? Jā, man sauc Jākaps, un es esmu šim projektam pasākumu vadītājs, bet daru arī visu kaut ko citu, iesaistos arī bišķiņ vairāk nekā tikai pasākumos. Es esmu Marta, un es arī daru visu, ko vajag, principā. Un kā jūs nonācāt projektā? Kas ir jūsu tā īpašā loma šeit? Mani uzaicināja skolotāja Dace Brasliņa. Viņa piedāvāja, es piekritu, baigi daudz, neko nedomājot. Un, jā, loma, kā jau minēja, pasākumu vadītājs, un pagaidām nav. Mums ir bijis, manuprāt, mums bija tāds viens pasākums, kur bija tiešām jāvada, un pārējos mēs tur nebija konkrēti, kur vajadzēja vadīt, tur vajadzēja vienkārši iesaistīties un runāt ar jauniešiem un bērniem. Tā kā, jā. Man ar šo projektu iepazīstināja projekta dalībniece Elza. Viņa man piedāvāja piedalīties, un man likās ļoti interesanti. Viņa ļoti labi noreklamēja. Un tā es sāku arī piedalīties šajā projektā. Jā, kā jau es minēju iepriekš, es daru vienkārši visu, ko vajag. Visādi sagatavošanās darba pasākumiem. Un kura ir jūsu mīļākā daļa no visa projekta? No visu projektu mīļākā daļa? Man personīgi ļoti patika, ka mēs tieši gājām uz to Strasdamožu un iepazināmies tā kā personīgi ar tiem Strasdamožu bērniem un ka mēs iepazinām to viņu ikdienu. Jā, man arī ļoti patika tas, ka mēs gājām pie viņiem ar sagatavotām aktivitātēm, un man arī patika tieši veidot šīs aktivitātes, šīs dažādās stacijas, kur bija tur vairāk tāda rokdarbi, ja to tā var nosaukt, jā, tas man arī patika. Labi, Strasdamoža, bet es zinu, ka jūs piedalījāties arī Staroju Uglu pasākumā. Vai jūs varētu pastāstīt par to norisi, sagatavošanos ķibelēm? Jā, Juglas skolā ir tāds burvīgs pasākums, kur arī mēs nolēmām, ka ir noteikti jāpiedalās. Un sagatavošanās procesā man kaut kā nesanāca iesaistīties, bet tad, kad jau bija jāveido paši objekti, tur gan iesaistījos, un man pēc tam bija liels gandarījums, ka es redzēju, ka cilvēkiem ļoti patīk,
un ka viņi arī aizdomājas par to, kāpēc ir izveidots tāds objekts, kāds viņš tieši ir. Un, jā, mēs iepazīstinājām arī ar savu projektu, un man patika, ka mēs varējām nedaudz beidzot iziet ārpus tikai cik klases biedriem pastāstīt, un arī, jā, Staro Jugla tāds liels projekts, kurā mēs varējām iesaistīties un parādīt sevi. Un kā tu atceries šo pasākumu? Es atceros, ka es biju ļoti gandrīt par to rezultātu, ko mēs visi kopā bijām sasnieguši, un ka šogad vēl Rīga nerīkoja to Staro Rīga pasākumu, tad bija tas laiks tāds tumšāks, un tad vēl es atceros, ka radio pieminēja tieši to mūsu pasākumu, kad Juglā staroja, tā kā, jā, tas tā uzreiz silts sirsniņai. Un realitāte sasniedza ekspektācijas? Kas? Un realitāte sasniedza ekspektācijas? Jā, noteikti. Jā, tas ir brīnišķīgi. Jā. Varbūt jūs atceraties kādas ķibeles no tā visa pasākuma. Kas nesanāca? Es neteiktu, ka bija kaut kāda lieta, kas nesanāca. Bija nedaudz aizķeršanās tas, ka, piemēram, bija augsti, jo tas bija novembrī, un tad ārā mums bija visi objekti, un tad bišķiņ rokas nosala, bet tas bija tā vērts, ja tā var teikt. Un, manuprāt, visas ekspektācijas arī piepildījās. Personīgi man vismaz. Jā, es arī pats atceros, ka man bija uzdevums aptīt lampiņas ap vārtu stabiem. Tas man paņēma kādus 4 piegājienus, kamēr atguvu rokās sajūtu. Un tad ar Martu mums vēl bija skriešana, par cik bija vēs. Mums vajadzēja atnest ķieģeļus, lai nostiprinātu būvi. Un jā, mēs skrējām, sprintojām. Jā. Tas tie tādi spilgtākās atmiņas. Un es atceros, ka mums nedeg vēl vienas lampiņas. Un tad viņām projekta dalībniece Klinta ar savu maģisko pieskārienu atnāca un pieskārās, un lampiņas dega. Varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz arī par tām tīri, ko jūs eksponējāt šajā Staro Juglu? Jā, mums bija objekti 3, ja nemaldos. Es maz atceros 3, ceru, ka nebija vairāk. Viens no tiem bija tāds vērtību krēsls, kuram aizmugurē bija izveidot tāda, kā varētu teikt, spīdīga siena, kurā es arī iesaistījos tā veidošanā, un kur visi pārējie varēja ierakstīt savas vērtības, jo uz krēsla bija sarakstītas mūsu, cilvēki tiek iesaistījās projektā un strazumojuši skolnieku vērtības, un tad tie, kas nāca un apsēdās krēslā, var ierakstīt arī savas vērtības. Tad mums vēl bija atstarojošas rokas, kuras turēja sirdi. Viņas bija tā ap kokiem. Tur bija aplikts rokas ap koku, un tad tās rokas turēja sirdi. Un 3. bija, vārtiņi uz ieeju tieši sanāk, tu nevari nekādīgi izvairīties. Un tad tev sanāk, ka aizskāra šīs te sirsniņas, un tad arī tur mēs lampiņas, par ko tu Valds iepriekš minēji, ka savu rokas, lampiņas bija ap stabiem, un es nezinu, grūti izskaidrot to objektu. Bet katrā ziņā galvenā doma bija, ka tā tēma aizskar burtiski, un nav citu variantu. Tu cauri vārtiņiem, un tevi aizskar simtiem uz vadzošu sirsniņu. Jā, tieši tā. Tumsā. Cik es atceros, bija vēl viens pasākums, kur tu varēji lasīt brailu. Jā, mums bija lielas plāksnes, un cilvēks varēja iemācīties, kā lasīt brailu un kāda tā ir sajūta. Man liekas, uz šo objektu visatsaucīgākie bija bērni, ka viņiem tieši ļoti patika tur tās pumpiņas čamdīt un mēģināt atminēt, tā kā spēle kaut kāda, ka viņi mēģināja atminēt tos burtiņus. Jā, izklausās brīnišķīgi. Labi, paldies jums, un mēs jau sāksim nākamos. Un esam atpakaļ pie galdiņa ar jau redzētām sejām, ar pēdējiem finiša taisnes jautājumiem. Pirmais būtu par kartiņu taisīšanas pasākumiem vairākās iestādēs. Cik es atceros, bija Auseklī, cik es atceros, bija Strazdumuižā un pat Juglas vidusskolā. Jā. Vai jūs varētu pastāstīt vairāk par to? Es teiktu, ka mēs varējām redzēt, ka tieši Auseklī visvairāk bērni tieši iesaistījās.
tas tikai tāpēc. Viņiem ierastāk, tāpēc, ka viņiem tādas darbnīcas notiek, un līdz ar to viņiem ir ierasts, ka, hei, ir darbnīca, viņi nāk, darbojās ar prieku un dara. Tā kā droši vien ir ierastāks. Taču, piemēram, mūsu skolā, Rīgas Juglas vidusskolā, bija problēma, ka tieši tev nevis, ka paši bērni nāca pie tevis, bet, ka tev vajadzēja uzaicināt jauniešus, lai nāk un taisa šīs kartiņas. Motivēt. Vairāk kā motivēt. Arī nāca, bet... Bērni bija daudz atklātāki uz to pasākumu. Daudz patīkamāk bija strādāt. Bet es domāju, tas arī tāds ieradums, ja mēs tādas droši vien darītu darbnīcas tādas, tā kā regulāri. Iespējams, arī Juglā tā būtu, ka nāktu un zinātu, ka, hei, cilvēki vairs nebūtu tik kautrīgi. Jā, tāds tā kā būtu tāda ierastāka rutīnas darbība, ka, atkal kaut kas ir, atkal es kaut ko eju darīt, bet katrā ziņā cilvēki nāca, darīja, arī interesē, bet, lielāki, kautrīgāki droši vien un netika atvērti, un savukārt Rastu mežā, man liekas, arī bērni bija tāda, droši vien ierastas darbības darīja, jo, ja izpētot to, kā viņi darīja stundās, kā viņi spēr, kā mēs jau gājām uz sarunu ar skolotāju Laimdotu, kā viņi stāstīja un rādīja piemērus, tad mēs arī tās kartītes mēģinājām līdzīgi, kā viņi jau ir ieraduši darīt, ka viņi liek šos te punktiņus, tā kā riņķī kādam trafaretam, un tad pēc tam krāso vai atkal visu izpunkto, piemēram, ar šiem te punktiņiem, lai viņi var paši sataustīt šo te savu radīto kartīti. Līdz ar to bija tādas ierastas darbības, un viņi arī ar prieku izdarīja, ar prieku ierakstīja Ziemassvētku apsveikumu arī kartītē, tā kā... Jā. Bet es teiktu, kad Strasdumužā bija tā, kad tie jaunieši bija mazliet vairāk kautrīgāk nekā tu kaut ko viņiem pajautāji, viņi to klusu un tu vēlreiz vajadzēja bišķiņreiz atkārtot. Viņi bija arī jaunāki nekā iepriekšējā aktivitātē, kur mums bija vidusskolas jaunieši, tie tā kā bija uzreiz atvērtāki. Mazie arī varbūt bija mazliet kautrīgāki, tie, man liekas, bija 8. klase, bet tāpat, man liekas, smaidīja, jokoja. Kad dabūja beigās končus, kā sirsniņa teica, vai tad Valentīna diena jau, un tā kā, tādas visādas foršas lietas arī tā, ka visādi joki arī bija, kur viņiem arī parādīties, tā kā forši. Bet tā visumā pasākums mums jā, pēc tam mēs viņus nosūtījām gan pašiem šiem te visiem, kas piedalījās aktivitātēs, gan uz dažādām iestādēm aizrakstījām šīs te kartītes un atnāca pat viens paldies e-pastā. Tā kā ļoti jauki, ka cilvēki saņēma, novērtē arī to mūsu stāstu, ka vairāk lielāku uzsvaru ir jāskatās uz arī šiem jauniešiem, ka viņi ar tāpatās jūt, grib priecāties un visu un būt arī droši vispār vidē visā, tā kā, jā. Citi arī tā priecājās par to, ka kāds šo aktualizē. Jā, cik saprotu, arī šīs sarunas iznākšanas dienā, šo stāstu iznākšanas dienā ir arī fotoizstāde. Jā. Par ko tā ir? Tad tas ir tāds fotoizstāde, mēs sāksim rīkot tieši pretī Rīgas Juglas vidusskolai, bibliotekā, kur ir mūsu projekta darba apkopojums, mūsu iepazīšanās gan ar skolotājiem, gan ar Strasdumužas vidusskolu, un tad kā visas aktivitātes, kā arī mūsu process, Staro Jugla, loģiski, kā mēs runājam par kartiņām un ar iepazīšanām tām spēlēm, kas bija aktivitātēm. Principā apliecinājums šiem stāstiem. Apliecinājums šim stāstam, protams, kaut kas vizuālā versija. Jā, es teiktu, kaut kas jau ir paslīdējis garām, jo ir kādreiz, ka mēs esam aizrāvušies ar to, ko mēs darām, un aizmirsuši, ka kaut kas ir jānobildē, ka tā kā visu laiku nebija tāds hei, bildēm, jā, un kādreiz ir ļoti darbīgs process, un rokas visiem aizņemts, un pēc tam tāds, ka pēc tam nav bilžu, jā, bet atmiņā tāpat ir palicis viss arī gatavošanās process, un arī tad, ka mēs tā kā domājam kaut kādas lietas, ja, kuras patiesībā dažreiz nevar nobildēt to procesu, kā tu radīji idejas, kā tu runā, kā tu diskutē līdz ar to. Jā, kaut kas varbūt ir izpēlīts, bet caurmērā viss ir parādījies. Izstādē, jā, tādā jaukā, man liekas, ļoti... Jā. Kā arī izstādē ir pieejams mūsu populārais, kā lai saka, Staro Juglas domu krēslu. Jā, ka mēs iekļāvām arī ne tikai bildes, bet arī tos atribūtus, ko mēs esam radījuši, ka, man liekas, arī mūsu acīs ir kaut kāda tāda forša vērtība. Tāds kā relikvijas. Jā, es teiktu, ka tāds krēsls drošiem būs pēc tam skolēnu domas kabinetā tāds, kā stāsta vērts, ja, tāda. Iespējams, varbūt pārceļos arī uz šīm telpām, kas ir skolas muzejs kādreiz ar tādu stāstu par projektu.
Bet jā, viņš arī būs fotomuzejā, fotoizstādē, bet jā, arī fotomuzejā, kā varētu cilvēki pasēdēt, padomāt par savām vērtībām, tieši tāpatās, kā tas bija Staro Juglu. Ļoti atsaucīgi cilvēki, mazi bērni, visi domāja, māk vai nemāk rakstīt, citi zīmēja savas tās vērtības, un tā bija ļoti iesaistoši, līdz ar to arī fotoizstādes apmeklētāji to varēs darīt. Un arī braila rakstu un šos vārdu, to šifrējumu, kas bija ļoti liela atsaucība tāds, no bērnu puses, arī atstāsim tur viņu rīcībā, lai viņi saprot, kas un kā. Un tā kā dažādas arī kartītes parādīsim, kādas viņas tur izstāsta, lai forši ir tāds. Tā, un esam nonākuši pie viena no pēdējiem jautājumiem, un manuprāt vissvarīgākajiem, par projektu darbības nākotni, par kādos publiskajos pasākumos jūs domājat vēl piedalīties, kur varbūt kāds klausītājs un skatītājs piedalīties? Jā, noteikti piedalīsies Ogres ģimnāzijas jaunieši un Mārupas ģimnāzijas jaunieši, jo mēs esam savā projektā jau pirmsākumos ierakstījuši, ka mēs brauksim ciemos, jo mēs ar šo skolu pārstāvjiem tikāmies mācībās. Jā, jau februārī. Jā, jau pagājušajā gadā februārī. Un līdz ar to viņi bija tādi atsaucīgi un ieinteresēti un forši un arī ar labām foršām idejām, saviem projektiem, un tad mēs gribam atrādīt, ko mēs esam paveikuši, ko mēs esam sadomājuši un kā mums tur gāja viss. Kaut kādas varbūt arī tur neveiksmītas vai kļūmītas pastāstīt, jo gan galā viņi jau arī droši vien rakstīs kādreiz atkal kādus projektus un varēs mācīties no mums. Lūk, un tad ar tādu salīdzinoši lielu nobīdi vēl mums arī priekšā saliedēšanās pasākums, bet es teiktu, ka man liekas diezgan noderīgi, jo ir tāds jau mazliet pagurums uz projekta beigām un grūti mums motivēt vienam otru darbībai. Un līdz ar to droši vien arī tāds spēku uzkrājums, varbūt pēdējie ķīviņi vai pēdējie kaut kādi tādi. Un tad pabeigt visu līdz galam pēni, lai forši. Un tad ir tikai atskaites, dažādas pārdomas un rezumējumi. Tas arī vēl, protams, priekšā. Tas arī, bet tas jau man liekas skaistākais atskatīties uz to visu un ieraudzīt pozitīvās lietas, iespējams arī kļūmītas, bet tās ļaus nākamreiz tās nepieļaut. Kā piemēram mums tieši tā ciešākas saiknes starp Rīgas vidusskolu un Srazdamojušu skolu, kā tiek runāt par kopējiem koncertiem, kas tiek, lai nebūtu katrs savā ielā, kādā Dace teica pirms tam. Kādā ielas savā pusē, ka mēs tepat vien esam, un tad varam plānot kaut kādas lietas, arī dažreiz varbūt ne caur projektu, bet vienkārši skolu ar skolu, jo blakus vien esam, un ka iespējams arī tās, ko mēs organizējām, tāpat Staro Juglu iekļaut viņus, un tāpat arī iespējams kādas aktivitātes tieši tāpat, kā mēs darījām, un iespējams varbūt, ka iekļaut vairāk jauniešu nekā tikai mūsu komandu, viss iespējas, viss ir iepazīstināts. Jo projekts tas nenozīmē, ka mēs tikai caur projektu. Beidzās, tas nenozīmē, ka viss apstājas, ka var turpināt. No pieredzes, esam droši vien ieraudzījuši tikai kaut kādas jaunas perspektīvas. Jā. Tas ir lieliski. Jā, un man jau liekas, ka te ir daudz intervētu vispārējie un visu kaut ko izstāstījuši, bet kā tev pašam liekas, kā tu šeit pienāc mūsu komandā un kā tu jūties, kādi tev ieguvumi un tā? Es biju ļoti pārsteigts sākumā, kad pagājušā gada sākumā man pateica, ka varbūt vēlētos nākt projektā piedalīties, kur tieši par aktuālu tēmu man, kas ir vajadzīgi cilvēku iesaist apkārtējā vidē, par cik es pats esmu vajadzīgs un pašam ir ikdienā vajadzīgi palīgi pasākumi. Tas mums uzrunāja, ka mums ir viens drošs pamats šeit pat, ka līdz ko, ja mēs kaut kā šaubīsimies par kaut kādām darbībām, mums būs te tāds foršs atbalsts tepat vien mājās. Jā, un es uzreiz arī piekritu. Man nebija divu domu par to. Man uzreiz bija aiziet, maucam, daram, jo man apsolīja, ka būs salīdošanās pasākums. Un būs arī. Jā, būs arī. Un man teica, ka mēs braukāsim, arī satiksim citus jauniešus, kas man vienmēr ļoti patīk socializēties, patīk iepazīt jaunus cilvēkus, gūt jaunas pieredzes, un līdz šim visas manas ekspektācijas ir sasniegušas vajadzīgo līmeni, un pat pāri tam es esmu
kopā ar projektu jauniešiem izbaudījis ļoti fantastiskas socializēšanās. Es esmu mācījis bērniem brailu, ko es pats īsti nemācēju vēl. Bet arī droši vien es tagad vismaz iepazinis vairāk. Es esmu iepazinis vairāk, kā ir vēl cilvēkiem, kuriem ir vēl trakākas situācijas par mani. Un, es priecājos, ka man bija iespēja līdz šim būt, un es priecājos, ka man ir iespēja vēl palīdzēt nākotnē. Tieši tā, droši vien izzinot šo, tu arī pirmkārt pats esi iekavējis un var kādam citam vēl dot. Tā kā tas, laikam, ir tas arī droši vien galvenais vispār mērķis šī projekta, kā jaunietis jaunietim gan veido pasākums, gan iepazīstās, gan arī tā otra pusē, pie kuras tu ej, viņi jau arī tev iedod emocijas, foršas sajūtas un arī zināšanas. Jā. Tā kā ir forši, vai ne? Viņš bija fantastiski. Vai ne? Tātad, šie bija mūsu projekta komandas stāsti par projekta pagātni, tagadni un nākotni. Jā, un vēl jau var piesakot Instagramā. Jā, vēl var piesakot noteikti Instagramā. Sekos arī kāds apkopojums gan jau mājaslapā un arī Facebook lapā skolas, tā kā, sekojiet. Tā kā turpinam sekot projektam un tiekamies jau nākotnes saliedēšanās pasākumos. Paldies! Paldies! Viss labi!